Tad es labi parūpējos par to, lai mana sešpaka ir sešmais vai kāds tur. Svars man bija 111, 115, 116, pat 117 kg, kas ir, kā mēs sakam, vīrietis sākās no 100. Tur tu izliec tās 3 būciņas, kas bija ārā un paņem Vispār, ja man jautātu, vai es kaut ko dzīvē nožēloju, ko es darīju, laikam es teiktu. Podkāsts tapis sadarbībā ar Akvila, dabīgs minerālūdens visai ģimenei un profilu olbaltumvielām bagātinātajiem produktiem. Šodienas epizodē pie manis ciemos atkal ir vīrietis, tāpēc, kas es esmu, lai kādam stāstītu par to, kā ir vīriešiem, kā viņi jūtās, ko viņi dara, ko viņi nedara un kā viņi jūtas labāk darot vienu vai citu lietu. Vienmēr sakot, pie manis ciemos ir vīrietis, kurš citiem ikdienā liek justies labi, liek smieties, tomēr jautājums, ko tas nozīmē viņam pašam. Viņš ir bijis diezgan izcilā fiziskā formā, 25 gadu vecumā. Kurā brīdī tas mainījās un kāpēc tas mainījās? Tieši to mēs šodien noskaidrosim, jo pie manis ciemos ir Oskars Kozlovskis. Oskar, pastāst lūdzu arī pats, ar ko tu nodarbojies, un pirmkārt, čau, paldies, ka tu esi šodien. Čau visiem, kas skatās, kas klausās. Kas ir tas, ar ko es nodarbojos? Jā. Pat dzīve esmu nodarbojies ar daudz dažādām lietām, bet šobrīd, laikam, tā kā tu teici, citu emocijas, patīkamās emocijas ir manas, adrenalīns, manas Tas, kas man, laikam, es varētu teikt, es esmu emociju vampīrs, ka man patīk dažādas pat emocijas. Nav tikai tā, ka tikai smieklīgs. Dažreiz man patīk ar drūmāku seju, ar tādu nopietnāku seju pateikt kādu joku un skatīties, kā cilvēks reaģē, un viņš domā, vai tas ir nopietni vai nē. Bet atgriežoties pie jautājuma. Par sarkasmu. Ja? Arī sarkasms vai varbūt kaut kādas situācijas, kad vienkārši tur, es nezinu, pieņemsim, man ļoti patika, bija tāds projekts Slēptās kameras, kurās es piedalījos. Tas man likās man ideāli tieši tas, kas ir vajadzīgs man, kad tu izāzē cilvēkus un viņi pat nenojauš, ka tu mēģini viņus iznest cauri. Bet ko es daru? Mēs esam šobrīd tāds pats lielākais projekts, ko es daru, ir 4 brāļi. Mēs reāli esam 4 brāļi. Mums ir savs šovs, kur var skatīties platformās. Kurās? Var teikt. Bet šobrīd var skatīties GO3 platformā 1. sezonu, un 2. un 3. sezonu iespējams varēs skatīties citā platformā. Super! Es pat īstenībā nezināju. Jā, 4 šovus tur var nostīties. Oskar, kā tev liekas, kāpēc tās ir tavas tādas tik patīkamas un foršas emocijas, ka citi jūtas priecīgi? No kurienes tas tā nāk? Kurā brīdī tu to tā sāki apzināties? Es citas izklaidēju, un tad es arī esmu priecīgs. Laikam jau no bērnības un no tā laika, kad mēs skolā es biju. Un arī vispār es esmu introverts. Ja? Jā, tāds es arī biju un arī esmu, bet redz, ka ar to var tikt galā. Un es varu būt arī introverts pasākumu vadītājs un cilvēkiem justies labi un pats arī ar to justies labi. Bet jā, skolā bija man arī tāds klases biedrs Jāņčuks, sveiciens viņam. Ar viņu mēs tur taisījām kaut kāds pigos, jau kaut kāds video uztaisījām. Un arī bieži vien sanāca kaut ko pateikt tādu trāpīgu. Es esmu laikam tas teicējs, kas neļurina daudz, bet ja es saku, tad es saku to, kas manuprāt iedarās, un lai tas ir tāds trāpīgs sakāmais, jeb trāpīgs joks. Un no tā brīža tev tā atkarība radās no tā, ka cilvēki pasmaida, un tad tepat Vecrīgā, mēs šobrīd atrodamies Vecrīgā, vai tas ir noslēpums, es nezinu, bet tātad filmējamies Vecrīgā, un tepat netālais stūri ir Hamlets Jāņa sētā, un tur mēs sākām uzstāties jau publiski. Uz skatuves. Tur no sākuma vecākais brālis Kozmens sāka, un tad viņam tur bija savas darīšanas prom, un viņš it kā atveda mūs divus ar Juri, kā aizvietotājs, lai nepaliek tukša vieta, un mums pirmā reizē baigi labi sanāca, visi smējās, un tad no tā brīža mēs sākām iet regulāri tur. Un ko tas nozīmē tev pašam tā vadīt pasākumus? Arī tagad esmu tavs treneris jau pēdējos 4 mēnešus, un vēl turpmākos 3 mēnešus. Es zinu, ko tas tev nozīmē. Tās naktis, kurās tu negulī, tas iespējams arī kaut kāds stress, tas viss pārējais, kas no tā rodas. Ko tev nozīmē tas, ka tu visu laiku dod? Tev ir jādod sava enerģija, tev ir jāsatiek cilvēki, tu cilvēkus izklaidē. Kā tas tev, ja tu teiksi, ka tas tev nekā neiztukšo, tad es izslēgšu kameru un paprasīšu tev vēlreiz. Tā ir taisnība, jo, zin kā, ir daudziem rodas tāds iespējas, ja jūs neko nedarat, jūs ejat uz pasākumiem, izklaidēties, tur, nezinu, pēdat pa brīvu, papriecāties, paskatieties uz grupām vai jebkādām izklaidēm, kas tur ir, bet tā galīgi nav. Nē, varbūt kaut kādā brīdī kaut kādi cilvēki tā saslēdzās, bet tad viņiem drīz beidzās tā pasākuma vadīšanas karjera, ja tu sāc tur pats izklaidēties. Un tur visu laiku tāpatās ir tā koncentrācija, lai tie cilvēki un tas, ka tev tie cilvēki ir, lai viņi atpūstos. Tad tev ir jādomā, lai viņiem būtu labi, visu laiku jābūt 100% tur iekšā un jādara viss iespējamais, lai tiešām pasākums izdotos. Un kā tu pats tad jūties pēc tam? Pēc tam man ir ļoti labi stāsti vairāk tieši tā. Man ir
kāzas vai kāda pasākuma, kas beidzās vēlāk. Visbiežāk tās ir kāzas, kas beidzās visvēlāk. Zin, kā, tur ir tā mičošana, tas noteiktais laiks aptuveni pusnakts, un tad es vēl kādu stundiņu tur parasti kaut ko vēl padarbojos. Un tad ir tāds brīdis, kad tu tāds enerģijas pilns vēl atvadies no visiem un liekas, vēl jau varētu maukt un maukt. Un tad iekāp mašīnā. Paiet kāds 20 minūtes, kad tu sāc braukt uz sēdi, un tu vienkārši vairs nevaru pabraukt. Man tā, ka man rubīja nost. Un ir bijis, ka šovasar bija tāda reize, ka man bija iespēja it kā palikt uz vietas, bet tur bija tas numuriņš dalīts ar grupu. Un es domāju, labi, kā viņi vēl spēlē, viņi nāks, un mēs tur visi vienā numuriņā būs baigais žampdrats, un es jūtos enerģiski, es aizbraukšu līdz mājām, tur no Jēkabpils puses. You know what I mean? I know. Un es sāku braukt, un es saprotu, ka es nepabraucu pat tās 40 minūtes. Pabraucu tur kādu brīdi, un baigi grūti, un tā, ka viss slēdz ārā. Labi, man bija pieredze, ka es apstāšos ceļu malā, neslāpējot mašīnu 10 minūtes, padarbināšu mazais tas smiedziņš, un es braucu tālāk un aizbraukšu. Un es pamostos pēc 50 minūtēm. Un man ir vēl sliktāk, es pat pamosties nevaru. Un es domāju, ne, man ir jābrauc, un man ir, tā kā saka, man ir uzstādīts mērķis, un man ir jātiek līdz savai gultiņai. Es sāku braukt, un es atkal nevaru, un tad es jau esmu uz tās šosejas Daugavpils jaunās, kur vispār nav tādas kabatiņas, kur apstāties. Tad es zinu, ka tur kaut kur būs avārijas brigādes parka stāvlaukums, un es braucu uz to, un tieku līdz tam. Tur gan es noslāpēju mašīnu, un tā bija pirmā nakts arī, kad bija salna, un es saprotu, ka es atkal stundas nogalējos un pamodos nosalis. Beigās vēl ar vienu apstāšanos es tiku mājās, un tas bija, ja es izbraucu kaut kur pēc 1, tad es ap 6 biju mājās. Jā, tās ir tās aizkulises. Jā. Un kurā brīdī tu, teiksim, šobrīd tu esi savādāk, mainījis to savu dzīves stilu vai viss, tā teikt, pastāsti pats, kurā brīdī, jo 25 gados tu biji šādā formā, mēs tagad uzliekam, jā, tajā skaidrs, ka 25 gadi visi tur uz kačalku iet, jā, un viss notiek. Kurā brīdī tu saprati, man ir kaut kāds tas svars, kurš man ir jānomēr. Šobrīd jau tu esi brīnišķīgs rezultāts sasniedzis, kurus mēs vēl nevaram teikt, kā tas ir cipariski. Mēs gan redzam, tu izties ļoti brīnišķīgi, jā. Nelikšu fleksēt šoreiz bicīti. Kā cits reiz. Vēl jāapciešās līdz projekta beigām. Jā, bet tu esi vēl projektā līdz marta beigām. Kurā brīdī tu saprati, kas tagad notika? Vai tu to sajūti uzreiz, un arī tā fiziskā forma, tas spēks, iespējams, enerģija, tas, ko tu arī minēji, uzsākot projektu? Jo šobrīd tu saki citu, tu pat saki, es gribu iet uz to treniņus, jūtos. Šobrīd man tā ir. Kur bija tas brīdis pirms tam, kas notika? Jā. Ka es negribēju, vai ka es gribēju? Jā, ka tu negribēji. Kā līdz tam nonāca? No tiem 25 gadiem. Zini kā, laikam Baywatch, un tad... es stāstīšu, protams, par sevi, nevis tādu vispārīgi. Man tas viss sākās ar to, kad man bija tāds darbs, ka es sāku no 8 līdz 5. Tātad tas ir laiks, kad es zinu, ka es to veltu darbam, un pārējais laiks ir atpūta un brīvais laiks man. Šobrīd, kad visi arī tie, kas skatās, kas vēlās būt paši sev noteicēji, lai viņiem nav priekšnieku, mums nav, vai kā trolis dzied. Un viss pārējais, tas nav tik easy, kā liekas, jo tad tu esi 24/7 savā darbā un nav tāda atpūta. Jo tas laiks īstenībā, tos laikus ļoti labi atceros, man ļoti patīk tas laiks, kad visas nošancēju, man bija tas savs darbs. Un no 5 mēs tur braucām mašīnā, mēs tur gājām uz jūru, peldējāmies, darījām visu kaut ko. Un bija laiks iet uz trenažieru zāli un trenēties. Un tad, kad tu sev uzstādi kaut kādus mērķus un tu viņus gribi sasniegt, tas paņem ļoti daudz laika, un tas paņem ļoti daudz laika man konkrēti galvā. Tā ir man, laikam, es gribētu teikt, sliktā īpašība, ka es ļoti daudz domāju. Es ļoti daudz domāju, un tikai tad varbūt daru tādus super spontānus lēmumus. Nē, tos es pieņemu kā improvizators. Es skatos, tur ir jābūt ļoti spontānam, bet vai es dzīvē tik ātri un spontāni reaģēju kādās situācijās, jā, bet bieži vien es to pārdomāju 1000 reižu. Un pa to laikam es to biju pārdomājis, to problēmu jau varēju atrisināt vai to darbu izdarīt un ķerties jau pie citas, bet pa to laikam es domāju, un pienāk klāt vēl kāds, un es savācu sev kaut kādu darba nastiņu, kas man velkās līdzi, un plus vēl man ir lieliska sirsniņa, kad man draugi kaut ko paprasa, es neatsaku. Man ir ļoti grūti atteikt, un es eju palīdzu. Tas var būt ļoti labi iet roku rokā, ja es arī prasīju draugiem palīdzību, bet es neesmu tas cilvēks, kas prasa palīdzību, es vienmēr mēģinu tikt pats galā. Bet jau labu laiku Rīgā dzīvo, vajadzētu jau sākt mācīties. Tagad es beidzot sāku mācīties, un ir vēl vakar uzrakstīju kādam cilvēkam arī, kad es nevarēšu palīdzēt tur kādā projektā vēl kaut kur. Kā tu jūties tajā brīdī? Saudabīgi tā reakcija arī nebija nekāda atbilde, nesakoja kaut kas, un tad domā tāds, ko varbūt kaut ko uzrakstīt, var tomēr kaut ko palīdzēt. Bet mēs esam ok. Jā, vai viss labi, ko draugi ejam tur. Jā, to sauc par people pleasing, cilvēku izpatikšanu. Pirms mēs turpinām, neaizmirsti padzerties. Tev ir nepieciešami 30 ml ūdens uz katru savu ķermeņa kilogramu. Es izvēlos, jau nemainīgi, kuro gadu, Akvila, dabīgu minerālu ūdeni visai ģimenei. Tad tu ar to biji novedis sevi līdz tam, ka tu
un pa vidu, es nezinu, cik tu tur esi gatavs tajā dalīties, bet pa vidu, protams, ir ģimene, Jā. bērni. Kāpēc tās ambīcijas, kāpēc tos mērķus uzliki sevis pēc vai kaut kāds tas pienākums sajūt? Es domāju, Ģimenes ka kontekstā. ļoti labs jautājums, kurā ietver visu, ko es gribētu teikt atbildē, gan tā pienākums, ja ka tu esi ģimenes cilvēks, ka tev ir tomēr tāds bērnībā vai savā laikā ir uzburts tas ideālais ģimenes modelis, un es redzēju, kādus tu negribētu, un tu pateici, šādi es negribu. Un kaut kādā brīdī attopies, ka tieši tu esi tādā situācijā, kura tu esi pateicis kādreiz, ka tu negribi. Tāpēc es saku, ka domām ir ļoti liels spēks. Ļoti. Arī šis projekts, kurā es šobrīd izrāviens startēju, ir man kaut kur sadomāts, un viņš ir atnācis. Man ir 2 brīnišķīgas meitas, superīgas, vienkārši mīlu, dievinu, un labākais, kas man noticis. Es domāju, visiem, kam ir bērni, visi zina, ka emocijas līdz tev ir savi bērni, līdz viņi piedzimst, ir nullīte, kad tu esi tādā brīdī, kad viņi piedzimst, un tu redzi, ka tas ir tavs bērns. Tas ir tā, ka es esmu pateicīgs vispār, ja man jautātu, vai es kaut ko dzīvē nožēloju, ko es darīju, laikam es teiktu, nē. Varbūt kaut kādas tur finansiālas, varbūt kaut kādas tur šos te, kā tos darījumus, vai kaut kādas tur lietas, varbūt kaut ko tādu nedaudz, bet savādāk nē. Jo es esmu tas, kurš saka, ka viss, kas notiek uz labu. Un tad ir tas ģimenes faktors bijis, kurā tev ir jādara, un vai es tev galvenais lieku vārdus mutē. Un vai gadījumā nebija tā, ka tu pa visiem rūpējies un izņemot par sevi, tad tas notiek, kas notiek ar to vīrieti pēc 30, kurš vienkārši attopās, jo šobrīd tev ir 40 tieši. Tieši 40, ja? Tad ir tie 10 gadi, no 30 līdz 40 gadiem, apmēram, kuros tev bija kaut kāds tas svars un fiziskā forma, kurā tu saprati, nu šis jau nav tā, kā es gribu. Kāpēc tas notika to 10 gadu laikā? Jā. Ģimene laikam ir tas arī viens no faktoriem, ka tu mazliet vairāk aizmirsti par sevi, un tev ir tā ģimene, ir bērni, par ko tev ir jārūpēs. Tev vienmēr ir varbūt tā sauksim primitīvi jādomā par to, lai viņiem ir tā putriņa bļodiņā, lai viņiem ir ko uzvilkt, lai ir silta mājiņa. Kas ar attiecībām notiek tajā laikā? Attiecībām laikam attiecības atliekās uz varbūt kaut kādu. Nezinu, vai no pirmās, kad iepazīsties, ir tās attiecības, ir tās pirmā vieta, un viss par to tikai tiek domāts, bet pēc tam rūpes un tas viss pārējais, laikam tās attiecības iet kaut kur, nesaskaitīšu tēt uz kuru plānu, bet jā, un tad atliekās, un tad visādies gadās ar tām attiecībām. Un tas brīdis, kad tu saprati, vajag tagad savādāk, vai kā tu pats sevi redzi tajā brīdī? Jo es tev nav tā, ka tu pats pieteicies man tā izrāvienā, ja es tev arī uzrakstīju. Es sev atrādījos Rīgas maratonā, kur veidu Makrons, ka tu man devi veselīgos, un tad tu ieraudzīji, kāds es esmu, ka man to vajadzētu. Pēc tam tu man ziņā rakstīji, protams, nē, tu vispār tev tur viss ir ideāli, tur bišķiņu vajadzētu, es sapratu, skaidrs. Bet tānī brīdī man ļoti labi likās, tiešām man vispār nevajag, bet varbūt es varētu, ka zin kā, jo es labi iztos, bet tagad, kad es apstos tās, kā es izstījos, tad tomēr, jā. Čau, tā kā tu tāds resns palicis, nāksi šovā. Tā es tagad pārtulkoju pēdējā brīdī. Tānī brīdī, kad tu teici tā, kā tu teici, to burgerīt, kad tu uzbūvēji, ka tā kā mums te brīvi iet, tā kā varētu vai kaut ko, tad man likās, jā, tā kā es tur iedarētos kaut kā bišķiņ jau var tur, zin kā. Bet šobrīd kā tu jūties tajā visā procesā, jo pirmais posms, vēl atceros, ka tu mēs sazvanījāmies svētdienā, tu teici, treneri nav man spēka, ne enerģijas, nekā, viss slikti, nezinu, kur man jātās. Jāsāk laikam ar to, ka šie pasākumi, viss mans enerģijas avots un tikai un vienīgi ir viss cukurs, nekas cits. Tātad pēc pusnakts tās ir kolas glāzes vai viss saldumi, viss, kas man liek tādā brīdī to draivu, kad es esmu gatavs startēt un maukt un izklaidēt cilvēkus un būt enerģijas pilnam. Un kas laikam tad mani tātad viņi ātri mani uzlādēja. Man atkal, izgāja viens iznāciens 20 minūtes. Es saprotu, tagad varētu vēl vienu glāzi ieraut un vēl vienu. Un tad es labi pārūpējos par to, lai mana sešpaka ir sešmais vai kāds tur, vai kā tur jau. Un cik tur kārtas ar zodu. Pirms mēs turpinām, jums parādīšu pasaulē ātrāko mafinu recepti ar Valio Profilu aveņu biezpiena krēmu, kas ir paaugstināts olbaltumvielās. Šajā paciņā ir 21,4 grami proteīns, kā arī tas ir bez pievienota cukura. Laba alternatīvam tādam saldinātam našķim. Mēs sākam ar vienu banānu, liekam to bļodā, samīcīsim. Kamēr tu mīci, neaizmirsti ieslēgt krāsni uz 180 grādiem. Mēs varam būt pavisam kārtīgi un samīcīt ļoti rūpīgi līdz tādai viendabīgai masai, vai mēs gribam izpildīt solījumu, ka tā ir ātrākā mafinu recepte un atstāt pat arī tādos gabalos. Mēs pievienojam vienu olu.
Pievienojam taukvielu, tas var būt kausēts sviests vai viena ēdama karota, augstas kvalitātes olīveļa. Pievienosim 1 tējkarota cepamo pulveri. Pievienojam 2 ēdama karotas mandeļu miltus. Rūpīgi samaisām, un tā kā mēs pievienosim āveņu biezpiena krēmu, kas ir ar saldinātāju, tad te papildus saldinātāju es nelikšu. Masu liekam mafinu trauciņos, cepeškrāsnī uz nieka 12 minūtēm un garnēsim ar biezpienu krēmu. Ņemam olbaltumvielu biezpiena krēmu un liekam virsū mafiniem. Labu apetīti! Tas, ko es gribu arī saprast, cik tev vispār pašam ir svarīgi tas, kā tu izskaties un cik svarīgi ir tajā industrijā, kurā tu strādā, tas, kā tu izskaties. Tas viens ir tā enerģija, kas skaidrs tā lēkā, tu brīnišķīgi aprakstītos cukuru kritumus, lēcienus, kritumus un lēcienus. Tas jau vien ir šobrīd, vai tas ir mainījies, jo tu man rakstīji, toreiz man nav enerģijas, tā kā galīgi viss tur ir slikti. Pareizi, tagad es atcerējos. Es atceros, kur tāds garš ievads bija. Jā, un šobrīd tātad, kopš esmu projektā, es ļoti skatos kaut kādas produktus ar pievienoto cukuru. Es gribētu teikt, ka es 2 reizes, varbūt šobrīd esmu ēdis kaut ko, kam ir pievienotais cukurs virs 7 gramiem. Cik tu precīzi čekā. Jā, to es skatos, bet pārsvarā vispār, ja ir pievienots cukurs, tad es no tā produkta izvairos. Protams, mana enerģija šobrīd ir augļi. Tos es kaut arī varbūt, ja tur mēs stipri iedziļināmies, vai tur visus vajadzētu un vai vajag, bet kaut kāds augļus es uzēdu. Par to enerģiju. Tātad, jā, tev nebija enerģijas. Nebija enerģija, jā. Un tad ir tas brīdis, kad es sev vienkārši nogriezu to visu nost, nelietoju vairs cukuru, un bija tā, ka man bija, kā pa latviski saka, lomkas, laikam nesaka, bet mani lauzīja vai kaut kā, jo man pietrūk tā cukura. Es saku, es varēju uz akciju nopirkt kūku, viens pats atnākt mājās un apēst to vienā dienā. Galvenais, ko uz akciju. Man tas bija, kā es esmu nevis akcionārs, vai kā es ar akcijām strādāju kaut kā, un tad es ņemu kūku uz akciju. Bet ja ir kūka, kas tev garšo, un viņai ir akcija, tu nevar neņemt. Tu izliec tās 3 bulciņas, kas bija ārā, un paņem kūku. Jo tu tā parēķini to svaru, tev ir lielāks iegūms, tu vairāk iegūst. Cilvēks no Latgales. Viss izrēķina. Tātad vairāk var apēst. Un tad bija tāds brīdis, kad bija... Kādu kūku tu ēdi? Man patīk roko, patika. Patīk. Nezinu, tā ir arī kasta vispār līdzīga kā cieliņai. Bet arī cieliņas. Viņa tāda līdzīga, tur marmelādīt iekšā, biskavīts, visi šitie kā laukos uzgarnēts virsū. Tagad neprasās vairāk? Vispār nē. Ir bijis ļoti, sākumā bija grūtāk. Ļoti grūtāk bija, un man kad kādam pastāst, ka es piedalos šādā projektā, tad tur man draugi uzreiz tur noēd kūku manā priekšā, jā, un visi grib parādīt, ko viņi ēd un kā viņiem garšo, cik ļoti garšo, un kā viņi mācīja pēkšņi raksturot, cik ļoti tas ir garš kārpiņām strādā, un tā, ka citā reizē tas būtu hop un viss nomēt šķīvīt, bet tagad izgaršoja ļoti manā priekšā. Nē, par to man, protams, prieks, bet atgriežoties pie tā, cik tas bija grūti, tas bija tiešām tā, ka pat bija grūti vispār kustēties vai darboties, tā kā visu laiku nāca tā kā miega bats, kaut arī es gulēju daudz un dikti, man liekas. Laicīgi gan bija grūti man aiziet gulēt, man ir vēl viena tāda atkarība, kura ir... Swing. Tātad šī telefona šķirstīšana, jo telefoni šobrīd ir mums tik ļoti gudri, ka viņi tevi pazīst labāk nekā tu pats, kur tu bišķiņ aizkavējies ilgāk pie kaut kādas lietas, tas tev rādās. Protams, tas no projekta sākuma man ir pamainījies, ko es skatos, bet es mēģinu mazāk šķirstīt, bet tagad es mazliet dažreiz pat kādu dienu nepaskatos, ka es varu dienā nepastīties vispār, un tad kaut kad apstos uzmet aci. Tā ir tāda apzinātība, un kāpēc tev liekas, kāpēc tu pie viņas gribi pieturēties? Kā tu jūties, kad tu pieturies pie tā, ka tu izvairies no cukura arī domā, taču mēs varētu, kāpēc nevar ēst to roko, jā? Kāpēc nevar roko? Jā. Kāpēc nevar skrullēt tur līdz 1 naktī? Kāpēc? Tāpēc, ka man ir ļoti labs treneris, kas man visu pastāsta. Tā no fona. Tagad uzmanīgi. Ko tu teiksi? Jā. Bet kā tu pats jūties, ka tu tā... Pēc sajūtām tā arī ir vispār. Es kaut kur to mazliet dzirdēju, un tā arī man bija, kur man nejauši tika ievērots cukurs. Es neatceros, bet man bija tā, ka es to jūtu, ka es jūtu to cukuru, un viņš man tā kā iedeva tādu, iedeva to, bet es jūtu, ka man nav labi, ka ir tā diezgan slikti, jo bija tāds vairāk, bet es teicu, neatceros vairs to situāciju. Bija tāda vēl pavisam nesen bija tā, jo es šobrīd tiešām to cukuru mazāk, un ka es dabūju viņu iekšā, un bija tā, ka, es nevarēju aizmigt vakarā vispār, jo man likās, kas notiek, un tad es kaut kā pat un sapratu, ka es tur kaut ko esmu dabūjis sev iekšā. Vai tās bija piparkūks vai kaut kas tur bišķiņ bija. Tu forši arī apraksti to, ka tas ķermenis jau pasaka priekšā tās visas reakcijas. Jā.
Man ir tā līdzīgi ar lielveikalu gataviem ēdieniem. Kādreiz tā bija 30 minūtes, un es pateikšu, vai tas bija no pēctermiņa produktiem gatavots vai nē. Tas man tā bija. Bet tie ir ēdieni šobrīd, kur es viņus arī iepriekš nē, bet ir daudz, es tagad gan nesaukšu iestādes, bet kurās es agrāk ļoti labprāt gāju iekšā, bet šobrīd es skatos ļoti skeptiski uz to, kā spīd tas ēdiens jau vispār pēc tā skata, kā viņš izskatās, un man ir grūti laikam iest to. Jā. Kā tev liekas, vai tas ir tā ilgtermiņā? Tu redzi, ka šādi būs, vai tu kaut kādā brīdī tomēr ej atpakaļ? Nē, šobrīd, dāmas un kungi, šobrīd Oskars Kazlauskas jums saka, es esmu ilgtermiņā gatavs, jo man patīk tā sajūta, ko es esmu noķēris. Mums ir bijuši ar brāļiem līdzīgi projekti, bet ja es šobrīd sākšu par to stāstīt, atkal neatcerēšos, ko mēs tagad runājam. Bet īstenībā ļoti labi, jo tad, kad jūs ar brāļiem stāstījāt, ka jūs zaudējat svaru un tad uzvarētājs saņem naudu, ja? Tās metodas, ko jūs stāstījāt, man tagad tad es nēdu. Tā arī bija, jo šobrīd es gribētu teikt, mums bija tāds izaicinājums 2 mēnešu garumā. Tātad mums ar 4 brāļiem bija izaicinājums 2 mēnešu garumā, kurš zaudēs vairāk procentuāli ķermeņa masas savējās. Tātad 2 mēneši. Dari, ko gribi. Jā, dari, ko gribi. Tātad vienkārši 2 mēnešu laikā jāzaudē. Un tas, ko es gribu pateikt tagad, man aptuveni pēc 2 mēnešiem šajā projektā bija līdzīgs rezultāts kā ar brāļiem pēc 2 mēnešiem. Nu, bišķi brāļiem bija vairāk, bet tas ir varbūt tāpēc, ka pēdējās 3 dienas es ar brāļu projektā tikai pēdējās 2 dzēru, pēdējā vispār nedzēru un vispār neēdu. Es ēdu tikai tad, kad man likās, ka viss jau mirst nost, tad es ēdīšu. Jā, un tas arī ir, kāpēc to nevar ilgtermiņā uzturēt. Tāpēc pēc tam bija back to reality, es esmu atpakaļ tur Kā tu apraksti sevi tā? Tik drosmīgi. Ko tev nozīmē vispār tas, jūs esat 4 brāļi, un tā ritīgi spēcīgs tāds kodols. Ko tev viņi nozīmē? Un tā, ka tu viņi to nedzirdētu, lai nav, kā tu par mums teici, ja? Nu, viņi jau to dzirdēs un varēs smieties tikai tad, kad jau es būšu aizgājis no šeit, tā ka tavā priekšā es nepiesākšu iespējams. Ko tev nozīmē? Bet tas ir, man ir ļoti liels prieks, ka mēs uztaisījām šādu projektu. Tas ir jau 4. gadu mēs esam šādā projektā, jo iepriekš mēs vienmēr esam bijuši saliedējušies, mēs vienmēr esam bijuši draudzīgi, mēs neesam tie brāļi, kas kaujās, mēs neesam tie brāļi, kas strīdās par kaut kādām mantojuma lietām vai kaut ko, kad ģimenes jūka tur radi vai kaut kas. Mēs esam draudzīgi vienmēr bijuši, un šobrīd, kad ir šis projekts, mēs regulāri, mums ir savi treniņi, savi mēģinājumi, mēs reiz nedēļā vismaz tiekamies, un bieži vien, nevis bieži vien, bet pašā mēnesī, mums katru mēnesi ir šovs vai izrāde vai pasākumu kopā, kurus mēs vadam, un ir ļoti liels atbalsts, un es gribētu teikt, ka ģimene ir tā lieta, kas noņem no tevis lielu daļu stresa un uztraukuma sajūtas. Jo varbūt iepriekš kaut kādā jaunības gados, kad es tur pastīsimies bildi vēlreiz, ja? Kad es izskatījos labi, varbūt bija situācijas, ka es tur viens pats kaut kur īrēju, kā dzīvoklīt vai kaut ko nopērku tur sev bembi un ielēju degvielu un saprotu, ka man kaut kam nepietiks nauda. Tad es sāku stresot. Tanī laikā man bija daudz tādu pārdzīvojumu tieši par mantiskām lietām, par naudām un tādām lietām, kas man tāds, tur nāk kaut kāds datums, man nav nauda vai kaut kas tāds. Šobrīd nav bijusi tāda izteikta vajadzība. Nu, ir gan bijuši, bet es zinu, ka man ir ģimene, ja kādam kaut kas būs slikti, es esmu gatavs palīdzēt. Viņi ir gatavi palīdzēt tā, ka tur vienmēr viss būs kārtībā un tur, nezinu, vienam otru piesekt vai izglābt. Izručīt. Es gribēju, izručīt. Tu pareizi latviski pateici, izlaboji vismaz. Mamma latviešu valodā iemācījās, kā runāt. Un tā, tāpēc es esmu priecīgs, ka mums ir šāds projekts, un mēs tiešām esam tāds stiprs kodols. Kurš ir no jums emocionālākais brālis? Emocionālākais. Tāds, kurš apvainosies, piemēram, vai tur sadusmosies? Zin kā, mums varbūt ir pat diezgan līdzīgi visiem. Tur tad varbūt tāda ir mazliet kaut kādos gramu izteiksmēs ir jāmeklē, jo tāds izteikti laikam nav, jo es nezinu, vai tu dzirdēji nosaukumu 4 brāļi, tie ir puiši. No, kas puiši, kas nevar raudāt? Puiši neraud? Var. Kurš pēdējais raudāja? Nē, mums nav tādi sanākam kopā paraudam. Tās lietas nav tādas stipri. Nē, meitenes noteikti varbūt tāda. Tā izraudājos, jūs ne? Mēs varbūt varam pateikt, ka tur kādam varbūt kaut ko aizrādīt, ka kaut kas ir bijis, un varbūt tā nē, tā, ka tādās lietās izraudāties, nē, bet vispār. Tu skaties Titaniku un neraudi, ja? Nē, es raudu. Jā? Es, varbūt ne 20. reizē, jā, bet es esmu tas, kam ir, un šobrīd laikam, varbūt šī dzīves stila dēļ, kurš šobrīd piekopju, man ir kaut kā tās emocijas, vismaz vienu brīdi, man uznāca kaut kāda video,
kur bija tur kaut kādas tēvu lietas, tēvu un bērnu lietas, tādas sentimentāls, un es vienkārši sēžu skatos, un tur blam. Tur tāds, Bet tas labi. jau, jā, noraudājis tā, ka tādas emocijas man tas bija kaut kad pēdējā mēneša laikā arī bija tā, ka... Tad puiši tomēr raud. Es raudu. Es nezinu, par visiem pušiem nenodošu veids turās. Neraudam. Pārējā, jā, par sevi es atzīstos, jā. Nu jā, tas ir, jūs arī esat cilvēki. Jā, Jā. ja tu nezināji. Par to vizuālo izskatu atgriežoties. Vai tas tev spēlē kaut kādu lomu? Nu, ja jau tas 25 gados te jau tu to darīji, tad kaut kā tev bija svarīgi, ja kā tu izskaties, kā ir šobrīd, vai tev ir svarīgs tas vizuālais tēls? Vizuālais tēls mums ir ļoti svarīgs. Mums Kā vīriešiem? Mums kā vīriešiem, un es vēl smalkāk iedalu, varbūt jau kādi vīrieši ir, piemēram, ir vīrieši Ziemassvētku vecīši, kam arī ir savs vizuālais tēls, bet mums kā pasākumu vadītājiem, kā improvizatoriem, kā cilvēkiem, kas kāpj uz skatuves, kur tomēr ir jābūt, lai skatītājiem ir kur piesiet acis, vismaz pastīties, nevis vai arī piesienāts tādi pleķi, vai šeit pleķi, vai pasties, skaties, kā viņam tek piera vai kaut kas, tad tomēr tas vizuālais ir, ja tev ir jābūt labā formā, jo tāpat sanāk pāris pakāpienu uz skatu, uzkāpt, nokāpt lejā, apskriet ap zāli, kaut kur aiziet, kaut ko izdarīt un būt labā formā un labi justies, labi iztīties un lai uz tevi var arī skatīties ar prieku. Tad tā pārliecība ir savādāka, tad, kad tu izskaties savādāk. Kad izskaties labi noteikti, jo, ja tu vissliktākā pārliecība ir, kad tu atbrauc savājās no pasākuma tīrīt zobus, atais mutu un tu redz, ka tev ir sasprūdušas dils un tu tāds domā, bļāins, kad es ēdu to maizīti un cik ilgi man jau redzēja tāds, zin, kā ar pārliecību, ka viss ir kārtībā. Es nodzīvos vakar, bet tāds domā, kādi tur bija tie skatieni. Vai visiem likās ļoti interesanti, vai to saka tā, bet kā bija tad, kad pirms tiem, tagad sanāk 4-5 mēnešiem, kad tu skaties spogulī, kas bija tas, ko tu jūti, ko tu domā? Tā pirms vēl bija normāli. Vēl bija normāli, kaut arī man tas svars, to jau es varu teikt, kāds man tur bija aptuveni. Ja? Tas bija projekta sākumā, tātad tas svars man bija 111, 115, 116, pat 117 kg, kas ir stipri ok, vīrietim, zin kā mēs sakam, vīrietis sākās no 100, tur ar tādu apziņu arī var dzīvot ilgi un dikti. Līdz 52 gadiem kvalitatīvi, vidējais kvalitatīvi, vīrieši mūži ilgi. Nezinu, vēl tik ilgi neesmu nodzīvojis, tāpēc to pēc 12 gadiem parunāsim kopā atkal. bet šobrīd, laikam, es sapratu, ka mēs ar manu ķermeni esam vairāk tā kā uz tu, jo iepriekš mēs laikam bijām tādi kā uz jūs, un zin kā, man prātiņā varbūt ienāk tā doma, varētu tā kā paiet vai paskriet vai pavingrot, bet ķermenis tā kā jau guļ, un labi, es viņu netraucēšu, vai viņš tur, nē, bet šobrīd, man liekas, mans ķermenis ir tāds draudzīgs, jauks sunīts, varbūt, kuram es pasaku, ejam ārā, un viņš ir gatavs iet, jo šobrīd tiešām ir tā, ka es ar prieku un entuziasmu eju uz tiem treniņiem, jo es gribu redzēt, gribu saprast un izjust kaut ko, varbūt jaunu, kaut kādu pārbaudījumu, un tā, tas nav viegli. Varbūt, ka es kādreiz teicu, ka ir bijis viegls treniņš, nav tā, ka ir tas viegls treniņš, bet ir vieglāk kā cits reizes, bet ir treniņi, kas ir tādi tiešām, ka tu pēc tam jūties ļoti labi, un ir tās patīkamās muskuļu sāpes, tas vispār viss ir novēl. Lai jums visiem sāp. Jā. Jā, jo tev, principā tā skatoties uz tevi, tev nešķiet, ka ir ļoti grūti tie brīži, kad ir bijis tas lūzums, tie ir bijuši, bet tu viņus tā foršas arī apzinājies un uzreiz meklējies. Tā kā palīdzība nevis, teiksim, pateicis, tu zini, īstenībā man bija baigi grūts, nedarīja neko 2 nedēļas. Un tā ir tas liels klupšanas akmens, ka mēs sākam kaut ko darīt, mums paliek grūti, tad mēs saprotam, es jau neko nezinu, tas nav priekš manis, tad es vienkārši iekrītu savā vedrē, un tad vai nu kāds man izvilks vai neizvilks. Bet tu tā labi, tev gan nebija baigā izvēle, tāpēc, ka tu esi raidījumā. Ja tu nevari tā, zini, ko es padodos. Tev ir līgums, starp citu arī, ja? Nē, nu padoties jau teorētiski, tu vari mēģināt, bet treneris tev neļaus, ja tev ir treneris. Bet tu tā ļoti labi apzināti saprati, kuros brīžos tev ir sevi jāpavelk ārā, bet visādi citādi neliekās, ka tev ir tas tāds drausmīgs traucēklis to darīt. Un kāpēc tas tā ir? Tu dzīvo viens šobrīd, ja? Varbūt tas ir visi lūdzu pa vienam, nevis pa pāriem. Nē, tas nav. Nē. Nu, protams, to aktīvi var darīt ģimenē, jau arī noteikti, nevis noteikti, bet to var darīt ģimenē. Mums ir labs piemērs. Bet šobrīd projekta laikā pilnīgi piekrītu. Es esmu tāds apzinīgs un uzreiz, ja man ir kaut kas, jo man ir cilvēki, kam paprasīt, paldies tev par to. Jo ja es jūtu kaut ko, ka kaut kas nav vai kaut kā es jūtos, tad es tev uzjautāju, un tu man nekad neatsaki arī tumšajos nakts laikos par atbildēm arī uz jautājumiem. Tad, kad tu man sūti savu skailu foto 25 gadiem. Jā, tādus, tad tur uzreiz momentāla reakcija. Ielikšu podkāstā, uzaicināšu, parādīšu visiem.
Bet iepriekš tā nebija. Pirms projekta man bija grūti, es varēju ilgi lomīties, vai kā to teikt, lauzīt, mocīt sevi un darīties. Un tā kā es arī teicu, ka es citiem palīdzību neprasu, man vienmēr liekas, ka es esmu tas, kas tiks galā. Un man bija tāda apziņa, ka psihologi un tātad šī te profesija vispār ir lieka, kāpēc tāda vispār ir vajadzīga. Bet kādā dzīves situācijā es biju pirmais, kas gāja un šo profesiju tātad izmantoja, tātad gāja un runājos. Jo... Tev tā ir bijis, jā? Jā, man tā ir Kad bijis. Tā bija? Nu, tas bija tieši kad šajā pārējais posmā par šīm ģimenes lietām. Tātad, kad šobrīd es dzīvoju viens, un tad bija jāsaprot, kā dzīvot tālāk, jo man ir, kā es teicu, 2 brīnišķīgas meitas, kuras es mīlu bez ierunām un tā, un man bija ļoti svarīgi, lai viņām viss ir kārtībā un lai viss ir labi, un tas man ļoti, kā saka, padarīja sirmus deniņus, lai es būtu drošs, ka viss ir kārtībā un viss ir labi. Tad tev pašam neizdevās tikt galā ar tām savām emocijām, sajūtām tajā brīdī, kad notika tā pārēja. Nu, mēs esam 2, tagad es esmu 1, bet mums paliek vēl 2. Īsnībā mēs jau esam 4. Tad tu gāji pēc palīdzības. Jā, tā bija. Ir man daudz forša draugu, kas arī ir ar līdzīgām pieredzēm, ar kuriem es aprunājos, bet tomēr kaut kā laikam pietrūk tāds kaut kas tāds, kad bija jāiet un jārunā. Un jā, paldies. Bija labi aiziet un saprast, ka tu esi uz pareizā ceļa arī, ka tu izstāsti, parunājies un tev apstiprina to, kad ir pareizi un iedot kaut kādu nelielu hintu, kā rīkoties, ko darīt. Un tad to pieņemsim līdz nākamajai reizei izmēģini vai padari vai ieliec sev uz to apziņu un ir tiešām ir labāk, kad ir cilvēks, nezinu, ar vēsu prātu, kas nav tādā situācijā. Jo šobrīd arī atskatoties to situāciju, liekas, ka to varbūt savādāk vai kādu savādāk darīt, lai tas būtu vēl mierīgāk, skaistāk un priecīgāk. Un tā. Nu, priecīgāk varbūt nav īstais vārds, bet viss. Savādāk. Jā. Tas ir pirms 2 gadiem, jā? Cik es saprotu? Ap 2 gadiem. Laikam jau vairāk ir, jo šobrīd ir jau vairāk kā 2 gadi, ka es dzīvoju viens pats, un tad ir kāds brītiņš. Tas ir forši, ka tu arī apraksti ļoti labi to atšķirību starp, ko nozīmē profesionāls, kas tev iedod praktiskus rīkus, kā kaut kādās situācijās rīkoties, un ko nozīmē draugi, kuri grib, principā, lai tu jūties tā kā labi. Ja, un viņš tev teiks visu kaut ko, un viņš tevi uzklausīs, un tā jūs tur muļājaties tajā tēmā vienā visu laiku uz apli, bet tas profesionāls ir tas, kas tev var palīdzēt. Un man ir forši prieks dzirdēt, ka tu arī tiešām gāji un prasīji palīdzību, jo podkāstā bija vēl viens vīrietis šeit ciemos, kurš arī teica, ka es viņam prasīju, kāpēc vīrieši neiet un neprasa, tāpēc, ka mēs jau nevaram būt vāji. Tas priekšstats. Kā tev liekas, vai mēs jau noskaidrojam, ka vīrieši var paraudāt pie Titanika pirmajā reizē, jā, bet kā tas ir, vai vīrietis var būt vājš? Un kāpēc mums liekas, ka vīrietis nevar būt vājš? Nē, vīrietis var būt noteikti vājš, un viņš jau arī ir noteikti vājš, bet vīrietim ir tomēr tas iekšā iebūvēts, ka viņam ir jābūt tam barvedim, tam, kas iet pa priekšu, kas griež krūtis pret šķēpiem, kas lido, un tas viss jāuzņem, un tu nedrīkst izrādīt stipri to vājumu, tev vienkārši jāiet, jādara un jārīkojās, bet iekšā jau noteikti ir tam vīrietim jau viss kaut kas darās iekšā, vai viņš laiž to zāru vai nelaiž, vai viņš tur sevi no iekšas sagrauž un nezinu, pēc tam ir izmetams, tur guļ gultā 2 nedēļas vai sāk dropēt vienā traidā laidā vai jebko darīt, kaut ko citu, kas pēc tam viņu atslēdz no tā visa, ko viņš ir, iznesis uz saviem pleciem. Bet laikam, šobrīd es esmu sapratis, ka noteikti par lietām ir jārunā, tās ir jāsaka, jo runāšana ir vissvarīgākā lieta, es domāju, visur, ne tikai podkāstos, bet arī ģimenē, starp draugiem un visur citur. Ar to man arī neiet viegli un nevienmēr es varu izklāstīt varbūt tās visas savas sajūtas, vai es negribu varbūt arī stāstīt, liekas, ka es augrūtināšu cilvēku vai kaut kā tur tā īsi pasaku, jā, viss labi vai viss kārtībā, un tad rukāju tālāk. Bet atgriežoties pie vīriešiem, jā. Kurš ir tas pirmais vīrietis draugs vai varbūt ar sievieti draugs, pie kura tu griezies, tad, kad tu saproti, man vajag kādu, ar kuru parunāt? Tie ir gan man konkrēti visi tie ir visi brāļi, ar jebkuru no brāļiem es varu aprunāties, kurš tur varbūt kurš kā reaģēs. Viņi ir tomēr, mēs esam 4 mazliet dažādi. Arī uz skatuves to, un tie, kas ir nākuši uz 4 brāļu šoviem nākat, arī klātienē, ne tikai meklēt televīzijā. Kad ir nākamais? Tad būs 19. februāri.
4brāk.lv. Jūsu Instagram kaut kur meklējiet, kanālā, jebkurā gadījumā. Nu jā, tad tas, ko es tev gribu arī jautāt, tas, kad mēs noskaidrojam, tu dzīvo viens, ja šobrīd nodarbojas ar sportu, latgaļu puisis. Kas notiek ar attiecībām vispār tavā dzīvē? Šobrīd tu brauc uz daudz pasākumiem, uz kāzām. Kas ir, vai tu veido kaut kādas attiecības ar sievietēm? Un kas ir tas, ko tu redzi sievietē? Es paprasīšu visu sieviešu vārdā, kurām tu šobrīd interesē. Kas ir tas, ko tu redzi sievietē, kas tev viņām patīk un uzrunā? Jā, šis ir labs jautājums. Bet, ļoti subjektīvs. Jā, bet es nedzīvoju uz vientuļas salas. Tas, ka es dzīvoju viens, nedzīvoju uz vientuļas salas. Kā lai es tādu sāku? Man vienā podkāstā pajautāja, vai tiešām sievietēm interesē muskuļi. Un tad es sapratu, es tad arī paprasīšu kādreiz vīrietim, kas ir tas, kas tev patīk sievietēs. Man ir tā, ka šobrīd tomēr ir grūti ar to attiecību, tādas ilgtermiņa attiecību veidošanu, jo es pats, manuprāt, neesmu vēl sakārtojies. Ir kaut kādas lietas, ko es esmu uzstādījis sev pāris mērķus, pāris lietas, kas ir saistītas ar ģimeni, kas man ir jāizdara, un tad es būšu mierīgs, jo tad es saprotu, ka ja es to izlaižu no rokām, tad, ja es sāku attiecības, tad es būšu attiecībās iekšā un būs dikti grūti darīt tās lietas un pabeigt šos te darbus, jo gribēsies veltīt visu laiku attiecībām, un tad tas paliks tāds kā otrajā plānā, un tas vilksies, un tāpat par to būs jādomā un jādara. Bet, ja jautājums tiek uzdots, vai man patīk sievietes, jā, man ļoti patīk. Un kas man patīk sievietēs? Ja? Man ļoti patīk smaids, jo es esmu cilvēks, kas iet uz to, kam patīk smaidīgi cilvēki un redzēt smaidīgus cilvēkus. Noteikti viņai ir par sevi jādomā arī. Nedrīkst būt cilvēks, kas ir aizmirsis sevi, kā es to biju kādu brīdi izdarījis, ka tu rūpējies par sev apkārtējiem, par kādu, un tu sevi atstāji nezinu kurā plānā, un tu aizmirsti, ka tev arī vajadzētu veltīt laiku sev, tur kaut vai iziet kādā pastaigā vai vienkārši iziet pasmaidīt un pastīties, cik ārā skaists laiks. Tas noteikti ir svarīgi, lai cilvēks jūtās labi, jo cilvēks ar raizēm satiek otru cilvēku, kuram ir savas raizes, tad, visu laiku būs tā miedarbība, kad mēs dalīsimies ar kaut kādām tādām negatīvākām emocijām. Tas varbūt tāds nevisai veiksmīgs piemērs, bet es saku, kā ir. Kopīgs interes, jā, mums abiem ir problēmas, un tad drīz jau būs tas vecums, ka mēs stāstīsim kāds, kurš zāles lieto, vai kāds, kuram bijušas slimības, vai būs varbūt vēl. Bet, ja tā man jānoraksturo tāds perfekts sievietes, es kaut kad vispār biju iztēlojies. Man ļoti bija tā galvā ienāca, ka man tāds ideālā versija ir smaidīga meitene kleitiņā uz divriteņa. Kad tas tāds tēls, jo tas ietver sevi, ka viņi ir priecīgi, viņi ir dzīvespriecīgi, ja viņi var uzvilkt kleitiņu, viņi ir labā formā, un viņi brauc ar riteni, tātad viņi ir sportiski un priecīgi. Tas bija kaut kā tāds vienreiz uzžips, tāds, nezinu, sapnī vai kaut kādā domā, un likās, tāds foršs tas, kas tāds. Bet cik labi, tu esi nodefinējis. Un kā tev liekas, kāpēc notiek, ka tās sievietes arī aizmirst par sevi? To tu ļoti tā nodefinēji vienkārši, tas ir viens brīdis, ka tu skaidrs redzi, viņi ir par visu parūpējusies, bet tikai nekā par sevi. Vai tas nav kaut kā, kur ir tā robeža starp kaut kādu egoiste, ja? Tagad visu atstāju un pati iet tur tagad rūpēties par sevi. Kur vēl aiziet pie manikīra vai es nezinu, kas varētu būt tāds pilnīgi trešā plāna lieta, ko sieviete var uz masāžu, ja? Priekš kam tev jāiet uz masāžu? Kurā brīdī ir tas, kāpēc tā sieviete aizmirst par sevi? Es domāju, tas jau ir tas pats līdzīgi kā ar mums tiem neraudošajiem vīriešiem, kuri nesaka, ka viņi neraud, jo arī tas pats moments, kad darbojies, strādā, vai arī, ja tu esi sieviete, kas ir pašpietiekama, tur, nezinu, arī attīst kādu savu projektu vai bīd savu uzņēmumu vai kaut ko, tad arī tātad, kā jau es iepriekš teicu, ir 24/7 iekšā darbos, un tur tiešām ir. Es zinu, es to esmu darījis, un es tam vēl šobrīd to daru, bet ir ļoti grūti atrast laiku kaut kam citam. Tāpēc arī ar treniņiem bija tā, ka es pasaku, tādā dienā es varētu aiziet, bet vienmēr atrodas kaut kādas lietas, kas tev ir kaut kāds darbs, liekas, ka tu nevari tur atteikt kādam un ka tev tas ir jāizdara. Es domāju, ka sievietēm arī ir līdzīgi, ka ir tā pati ģimene, ir tie paši radi vai kāds varbūt cilvēks, kurš tuvāks vai kāds jāaprūpē vai kaut kādas lietas, kas tev paņem to laiku. Un tāpēc šobrīd tiem, kas skatās, dažreiz izvērtējam un pasakam kādam arī nē.
Ja kāds prasa to palīdzību, tad tomēr atstājam laiku sev un varbūt pat ierakstam vienkārši ņemam to kalendāru un neskatoties. Nu, šobrīd liekas, ka man nedēļa nebūs laika, nu tad tieši pēc nedēļas ierakstam sev to brīvo laiku un ieplānojam. Viņi neskat, labi, brīvais laiks, skip. Nu, cik brīži, dāmas un kungi, veselīgs jūs vedi influenceris, Kārskās Lauskis par ampā. Nē, ļoti skaisti, jā, ka tu to tā arī redzi, jo tā varētu likties, kad es dzirdu, man nav laika, man jau raustās tā kā acis, jo es saprotu, es esmu arī bijusi tādā laikā, kur es esmu dekrētā, man ir mazs bērniņš, es mācos, attīstu savu biznesu, esmu galīgi nekādā formā, no labākās formas, tu esi vienkārši izplūdis nekas. Tas kaut kāda tu tāda esi bijusi? Nē, man bija 15 kg jānēsā 9 mēneši, 15 bija bišķiņ vēlāk. 15, tik 500 smagi bērni. Viņš uzreiz jau kā tīneidžeris piedzima. Cik brīnišķīgi. Un tad, protams, tev atrast tajā visā kaut kur sevi ir grūti, un tas pats notiek ar vīriešiem. Sievietē vēl ir tas instinkts kaut kāds, ka viņai tur tas bērns, tu nevari viņu tā kā atstāt, bet vīrieši tur ļoti bieži iet tur paši dzīvo, tur kaut kādu savu dzīvi, attālinās un notiek dzīve. Tāpēc es saprotu, tāpēc, ka es dzirdu, man nav laika. Nu, tas jautājums ir par prioritātēm, jā, tā kā tev bija 24 stundas, tagad tev arī 24 stundas, vienkārši viņas ir pamainījušās, tās prioritātes. Nu, viņas ir krietni pamainījušās, un šobrīd noteikti mazāk ir slinkošana, vairāk ir kaut kāda darīšana, celšanās un darīšana. Tātad arī mazāk tiek scrollots telefons, jo gribās aiziet tomēr uz kādu treniņu. Jo tiešām ir tāda sajūta, ka es visiem iesaku, un ja mēs tur sākumā runājam par cukuriem un tām enerģijām, tad šobrīd man ir tā, ka ķermenis ir pieradis darboties bez šī cukuru un atrod to enerģiju tai dienai, un ir viss kārtībā, un arī vakarā, un ir šobrīd tikko ir garām decembris, kas bija arī pasākumiem pilns, un man pilnīgi pietika enerģija padzeroties ūdeni vai kaut ko, neko vairāk. Tu esi gatavs iet pie Salvija uz Power Campu, kurš tev tur vienkārši... Jā, es pie viņa jau vēju, sveicienu Salvim, ļoti jauks čalīts. Jauks? Nu, man liekas, viņš jauks. Jā. Nu, tā kā viņš liek darboties, tad ir jādarbojās. Tā kā noteikti iesaku arī šajā sniegotajā baltajā laikā doties pie viņas. Vispār vakar bija -5 salpojas, varbūt mazliet ir kakls, varbūt tāds mazliet, jo, zin kā, man nepierast, jo es tāds zāles cilvēciņš, zin kā, no zāles, bet ārā ir ļoti forši, ir ļoti labi. Viņš forši uzsilda un ir labi. Jā, viņš iedod iekšā, tā teikt. Kopumā, ja tu paskatītos šobrīd atpakaļ, un arī caur tādu iespējams padomu tiem, kur saprot, ka viņiem ir tās ambīcijas, mērķi, kā atšķirt tās ambīcijas no tādas pašdestrukcijas un kā neļaut sev paiet tiem 10 gadiem, kuros tu attopies, kas tagad reāli notika. Jo vēl 10 gadi, un tad jau tu vari pa Ziemassvētku iet, tā kā pieteikties. Iespējams. Jā, zin kā, es nezinu, vai es tādu baigi labo padomu varēšu dot, bet tāds izvērtējot to savu situāciju. Tāpat tās, ja tu esi tajā kādā savā projektā, kurš tev ņem tiešām daudz laika, lai viņu darbinātu, jo pirms 4 gadiem, kad mēs sākām 4 brāļu projektu, tas bija ļoti daudz laika, jo bija daudz, kas jāuzbūvē no jauna, daudz, kas jāatrisina. Kaut arī mums jau bija iepriekš pieredze, mēs esam arī spiedienas dibinātāji, apvienojošās apvienības un tā. Nu, ne visi 4, mēs ar Juriju, ar Krišānu Caunu un Kasparu Breidaku to izdarījām 2008. gadā. Tad arī sākām Pusī launčā Vecrīgā un tad tikām līdz Tauveram un tā. Kaut kāds iestrāds mums jau nebija tā, ka mēs bijām zaļi, bet tāpat viss tās biļešu lietas, tur daudz dažādas lietas, tie, kas ir kādreiz rīkojuši sev dzimšanas dienas balīti, zinās, par ko es runāju. Tikai pareizinam ar, cik? Ar kaut kāds koeficients tur. Apmēram uz vienu apmēram šovu? Uz šovu, uz decembri bija izķertas arī visas stāvvietas, tas bija 420 cilvēki. Apmēram dzimšanas diena, cik atnāk vidē. Tev jābūt ļoti populāram, lai tev būtu 420 draugus dzimšanas dienas. Nē, es vispār šogad bija pirmais gads, kad es pa seniem laikiem, un man bija 40 gadu jubilejas, svinēju Cernikovas kultūras namā. Uzaicināju cilvēkus, un es uzrīkoju savu balīti, bija forši, bija, ieplānojiet. Uztaisiet ballīti ar draugiem, visi būs priecīgi. Un aiciniet, protams, draugus tos, kurus jūs gribat redzēt. Nav tā jāaicina kā kāzās, ka tu aicini radus, kurus tu... Jā, es šito brālēnu, kurus satieku katru dienu, man jāaicina, tad sanāk visas māsītes, viss arī jāaicina, un tad, bet es viņas neesmu redzējis kopš vecmāmas bērēm. Apmēram. Jā, bet bija baigi labi, bija forši ballīti. Kad tev palika? 40 gadu. 8. martā. Es domāju, kāpēc mēs nebijām ielūgti. Vēl nebijām tādā projektā. Tik ļoti, jā, tas bija 8. marts. Kas tā ir pa dienu? Starptautiskā... Es domāju, pirmdien. Starptautiskā sieviešu diena. Starptautiskā sieviešu. Tā ir tava dzimšanas diena? Cik skaisti, un tāpēc tev tik tāda mīļa dvēsele. Sievišķīga, tāpēc es raudu pie Titānija.
Jo man dzimšanas diena 8. martā. Nu, redz, viss ir izskaidrots. Jā. Es tev gribu pajautāt pēdējo jautājumu, lai turpinātu savu bezalkohola propagandu. Jā. Kā ir ar to, vai iepriekš jau tev ir pasākumi dzīvi, tu vadi pasākumus un tiešām tais kāzās tu švarī, var palikt arī līdz nākamajai dienai, neviens tur baigi tev projām nedzīst, tu esi patīkams kompānijas biedrs, jā. Kā ir ar to? Un īstenībā tagad, kad tu nedzer tā alkohola tik bieži, vai tev aicina palikt tajās balītēs? Man tomēr vienā brīdī. Nē, bet tad jau tieši vajadzētu aicināt, mazāks patēriņš vai kaut kā. Un aizvedīs mājās. Aizvedīs mājās, aizskries vēl kaut kur pakaļ. Nē, panākt jau tādu nekur nevar dabūt, ja kāds taksists atbrauc. Bet, šobrīd kopš projekta sākuma es nelietoju alkoholu, tātad kopš sākās septembrī. Un es to nemaz neliku tev tā darīt. Nē, tu neliki, bet es arī, man tas nebija grūti, jo es iepriekš biju tāds nedēļā alus vai 2 alu lietotājs. Labi. Tur ir man 2 draugi, Jānis Mārtiņš, kur mēs uz garažu aizbraucam. Tur parasti viņiem ir kasterāli, tad vairāk aiziet. Tad, tur pirmo pat nejūt, kad aiziet tie mazie koronas saliņi. Garāžu. Jā, tur ir cita atmosfēra un tur ļoti piestāv. Tur ir tā. Bet šobrīd mani tur nesaprot, kad es dzeru ūdeni. Viņi neaicina uz garāžu vairs? Nē, aicinu, bet es esmu skumjāks cilvēks, tad, ka mēs nevaram tur saskandāt vai izšaut to korķi, tur tās sajūtas, viss vīru lietas. Visiem kombučas. Draugi, šodien es nolēmu eksperimentu. Jā, kombučas. Tad tev vispār nekur neaicinās. Dzeru ļoti labi arī, jā. Bet par alkoholu, jā, tā kā es iepriekš neesmu bijis stipri, jo man ir bijusi, saskare, kad ģimenē ir lietots šāds alkohols, un tad es to esmu redzējis, un tad liekas, to es esmu pateicis, ka tas nevienmēr piestāv un nav forši. Tad es esmu tas, kurš stipri atturās. Man liekas, uz vienas rokas pirkstiem es varu saskaitīt tās reizes, kad man ir bijis tā, ka es esmu bijis nost, varbūt sadzēries visu dzīves laikā, bet tā stipri nē. Un tad man nebija stipri grūti to izdarīt, un es, manuprāt, jūtos arī ļoti labi. Bez tā stipri liels pārmaiņas nejūt, jo es saku, kā jau iepriekš teicu, nebiju tāds, kam tas ir ikdienas pasākums vai ik piekdienas pasākums, kam tas jādara. Pasākumos tu prasīji, jā, bieži vien ir cilvēki, kas saka, paliec iedzeram vai svinam vai kaut ko, bet man ir tā, ka tomēr ir tā robeža, kad es biju pasākumu vadītājs, līdz šim brīdim jūs redzējāt mani skaistu un labu. Un tālāk es eju, un jūs atpūšaties, jo, tad vakar gaitā, tad pēc tam jau tas pasākums, jau cilvēki jau ir sapriecājušies, var iedzēruši tur stiprāks kombučas vai ko viņi tur lietojas, jau nezinu, bet viņi mainās tomēr, un tad tur jau var gadīties nevis, ka tu esi pasākumu vadītājs, bet tur, konfliktu risinātājs vai vēl kaut kas, un tas ir tas, no kā šobrīd es varbūt pat, ja kāds skatīsies šo izrāviens, ir tas, no kā es šobrīd mazliet izvairos, jo man ir tāda, negribētu teikt, alerģija, bet, es esmu tagad pēdējā laikā tik daudz kaut kādās savās lietās, kaut kādās tādās, negribētu teikt, problēmās vai konfliktos vai kaut kādās lietās bijis, ka vēl klāt ņemt un kaut ko risināt, man baigi negribās. Jā, tas ir ļoti labi, tā arī ir tava robeža. Tas ir kaut kāda tā toksiskā. Ja tas ir mans, tad es, bet ja tas ir tā garām ejot, tad es varu tā arī garām ejot neitrāli palikt. Jā, jo tas ir interesants moments, ka tu esi kompānijā, kurā visi ir dzēruši, un tas jau nekā, katrs jau dara, kā viņš grib, bet, kad tu jau klausies 3. stāstu vēlreiz, tad tu arī nesaproti īsti tikko mēs jau pirms 3 stundām runājam. Pēc otrā Aņuka, kurš otru aiziet vēl pasējies tāds, bet... Un tu vēl domāš, tas ir cits joks, vai tas pats? Citas beigas. Smieklīgāk. Jā. Un tas ir forši, ka tu esi ņēmis to piemēru, kā tu esi redzējis, kā tu negribi, un viņu saglabājis, jo bieži mēs jau atkārtojam kaut kādas lietas, ko mēs esam regulāri redzējuši. Bet par tām domām tas ir tā, ka domām ir ļoti liels spēks. Un tagad izies ārā, un tur meitene brauc ar helspēdu, un tas tāds čok. Ja būtu vasarā, tad, tur sirsnīgs, bet tagad tāds, wow. Bet viņa ir rūdās. Tas ir vēl bonus. Jā. Oskar, man ir liels prieks, ka tu atradi laiku, jo es zinu, ka tavs grafiks ir aizņemts vairāk, un varbūt pa naktīm. Jums tieši šobrīd tā, ka pa naktīm, un tev sanāk arī vadīt pasākumus. Pa naktīm nebiedēja cilvēks, kas bija gatavs nakts šovu. Nakts šovu. Nē, labi, jums beidzās cikos 10? 10 pusē. Un man jau miegs. Labi, es eju laicīgi gulēt. Bet brīnišķīgs šovs tiešām. Es biju 2 reizes esmu bijusi, tu pat atgriezies. Un jūs esat ļoti forša tā enerģija no jums visiem 4 nāk. Jūs tā kā parādat to, ka ir labi
cilvēki, tādas labas lietas, jūs tā kā reprezentējat tādu kārtīgu, jā, tā jocīgi, pirms noteikti, tāpēc, ka jūs tur reāli lamājaties, un visādas tādas lietas, vai kārtīgs īstais vārds, bet tāds kaut kas ļoti, ļoti labs, tas ir tas, kas ar jums tā kā asociējas, un kas asociējas arī ar tevi. Tāpēc es tev arī jau pajautāju citu meiteņu vietā, tu esi tāds kārtīgs latgaļu vīrietis, mīļš, kurš raud pie Titanika, nedzer, tāds kopsavilkumā, viņš raud. Viņš raud. Varbūt viņš arī vēlreiz pateikt kaut ko. Nē, trenējās, tur audzē bicīti. Katrā ziņā paldies tev. Es tev uzdāvināšu ūdeni, ejot projām. Bet ūdens ar garšām, lai nav viņš garlaicīgs ūdens. Bet tas ir arī mums šova atbalstītājs un arī podkāstu atbalstītājs Akvila. Šeit ir ar visām garšiņām. Un te, ja tu nedzer alkoholiskos dzērienus, tad Akvila ir uzrakstījuši bezalkoholiskos dzērienus, kurus tu vari uztaisīt, izmantojot šo ūdenīti. Jā, nu tad dzīvē jau nav tikai pliks ūdens jādzer un bērns tās jāgrauž. Un, lai tas cukurs tev dzīvē nav un viņš turpina nebūt, arī profils ir, tev jau šovā pazīstams izrāviens. Jā, tas ir. Tu viņas pagaršoji? Jā, viņš ir garšīgs. Kurš tev garšo? Nu, es to šokolādes, šos divus es neesmu mēģinājis, bet to šokolādes, tas ir garšīgs, tāds gaisīgs, foršs. Nu, redz, tagad tev ir pilns maiss ar tiem, un tajos ir paaugstināts olbaltumvielu daudzums, kas kalpo arī kā desertiņš, ja? Un tur nav iekšā cukurs, nu vispār ideāla kombinācija. Paldies tev, Oskar, un mēs tiekamies jau treniņā nākam 3.9. Vai arī 4 šovā, kur kaut kas piesaista, kāds 4 puiši lamājās, vai kā tas ir? Lai labi lamājās. Raud pie Titanika un tad palamājās. Jā. Nu, tā. Paldies tev. Čau. Čau.